Labdien! Mēs esam šajā brīdī sapulcējušies mazliet savādākā studijā, mazliet īsākā sastāvā kā plānots uz New Year's Special galda hokeja izlaidumu, kurā mēs šodien papļāpāsim par mazliet savādākiem topikiem, bet tik un tā vēl par galda hokeju. Ar mums, kā vienmēr, superātrais un smaidīgais Niks Saulīts un vēl joprojām pirmais pasaulē Rainers Kalniņš. Čau. Mēs šodien ieskatīsimies nedaudz nākotnē. Un man liekas, ka tas ir kaut kas, par ko mēs esam daudz kā runājuši, vismaz aizkulisēs. Un es gribētu sākt ar tematu, kas saucās jūsu pareģojumi par nākamo sezonu. Pirmais no tiem, ko es jums jau iepriekš aizsūtīju, lai jūs varat apdomāt, pirmais ir jautājums sekojoši. Jums liekas, kurš spēlētājs vinnēs pasaules čempionātu? 2025. gada pasaules čempionātā. Miku? Jā, nākamais pasaules čempionāts notiks Zviedrijā, bet es domāju, ka pasaules čempionātu vinnēs kāds no mūsu galda, pie šī galda sēdošajiem. Es ceru, jā, bet tas būs interesants čempionāts. Viens ir, ka Rainers varētu būt favorīts, bet kas viņam sastādīs konkurenci? Ir 2 Ukraiņi, kas varētu sastādīt konkurenci, bet... Man šķiet, ka pat 3. 3 Ukraiņi. Okay, Korabels, Matancevs. Man ir vēl viens padomā, kam Zviedrija ir īpaši mīļas, speciāls paskatījos reitingā. Raivīts Miglnieks. Zviedrijā viņš jūs kā mājās. Visu laiku trīniekā pēdējos turnīros. Tā kā es ceru, ka no tevis būs kāds pārsteigums arī. Raivim vajag pārliecību, mieru, un viņam viss būs kārtībā. Bet es uzskatu, ka īstenībā Zviedrijai ļoti mājas cienas palīdzēs. Tā kā es varu expectot to, ka vai nu Henriksons, Ostermans vai Nilsons būs vismaz 2 vai 1 būs top 4 iekšā. Bet vai uzskatu to, ka viņi būs pirmajā vietā? Nu. Nē. Tavs teiks, kurš ir pirmajā vietā? Es nezinu, vai man vajag atbildēt šito jautājumu, es nezinu. Nē, bet, protams, ka tev jāatbild, tu esi šodien brīdī šeit, tev ir par to jārunā. Tavs teiks, kurš uzvarēs? Nevar skaļi teikt. Es negribu atturēšos tomēr. Okay. Es absolūti domāju, ka pasaules čempionātu vinnēs Rainers Kalniņš. Viņš šī brīdī ir, man liekas, nenormāli pārliecinoši nospēlējis visus šī gada turnīrus, arī iepriekšējā gadā viņš sev ļoti labi parādījis. Es pareizi atceros, to Eiropas čempionātā palika 2. tomēr. Jā, palika 2. Tad šī gadā atspēlēsies un vēl pie tam pievienos savam milzīgiem pulkam ar apbalvojumiem pasaules čempionu titulu, kas tev joprojām trūkst. Būtu jauki. Bum! Nākamais jautājums. Kas mums bija nākamais jautājums? Mēs runājam par vienu citu variantu, bet apstīsimies sekojuši. Latvijas kontekstā, kurš klubs vinnēs šogad pasaules, lokālo Latvijas klubu čempionātu? Sāksim ar tevi šoreiz. Skatoties, kāda pašlaik situācija pasaules reitingā starp klubiem. Tas nav svarīgi. Kas vinnēs? Bet kas vinnēs? Inčkalna Golfā kā vinnēs? Inčkalns vinnēs. Miku? Nē, ko apšaubīt, protams, uzvarēt pasaules čempionu un neuzvarēt Latvijas čempionu, tā liekas, zemāk mērķis par pirmo vietu nav. Ir diezgan labs iespējas, ka tā var notikt, bet centīsimies, lai tā nenotiek. Man šķiet to, ka vinnēs Laimīt. Okay. Man šķiet to, ka vinnēs Laimīt. Ja Inčkalns nonāks ar Laimīt finālā, tad ap šobrīd tur ir jau reāli vēsturē ierakstīts fights, kurš būs jāatrisina un viņš būs diezgan smags. Un man tomēr šķiet to, ka ja nu vienīgais kaut kur kāds cits neizslēgs Laimīt, tad Laimītē mēs zaudēsim finālā. Bet arī pagājušajā gadā mēs zaudējām. Mēs zaudējām finālā, laikam ar -1, -2 pret Laimīt finālu. Jā, es domāju, ka mums nebūs otra iespēja, kur viņi mūs varbūt pa zemu noturēs, teiksim tā, paņems, un mēs, diemžēl, vēl zaudēsim. Bet es arī nebūšu komandu čempionu, līdz ar to, Džek, jums sūtēt viņus. Tātad 3. jautājums ir, kā jums, kungi, liekas, kas būs lielākais pārsteigums nākamajā gadā? Mēs runājam par klubu, mēs runājam par kaut ko. Kāds konkrēts spēlētāji, kurš varbūt jums ir izlacis ārā pēdējā laikā, tas var arī būt tikpat labi kāds no 3. līgas vai vienalga. Jebkas, par ko jūs varat iedomāties, galda hokejs, jūs pārsteigums? Man pārsteigums pasaules čempionātā komandām nebūs Latvijas-Ukrainas fināls. Es domāju, ka kāda cita uztaisīs pārsteigumu.
Okay. Tātad Interesanti. nevis Ukraina, Latvija, bet kāds cits būs finālā. Jā. Cits pāris. Latvija vai Ukraina būs finālā, bet otrs būs kaut kas cits. Okay. Man šķiet, ka šaus ārā GLHK Altona. Altonas galda hokeja klubs. Es tieši skatos uz brāļiem Nagļiem un Reķi. Man šķiet, ka tur diezgan labs potenciāls, ko forši izdarīt. Gan kā kluba kontekstā, piemēram, Latvijas kluba čempionātā, vai arī pasaules līmenī. Mēs redzējām, ka Edgars Eiropas čempionā bija 8. vietā, tā kā tur var krūtas lietas Džeki darīt. Okay. Man šķiet to, ka Džonijs nākamā sezonas sākumā, kas ir 2025. Gada sezonas sākumā, kas sāksies septembrī, būs nospiedoši liela problēma. Un reāli cilvēki sāks meklēt reāli risinājumu tam, jo mēs par to rēcam, mēs par to smejamies, bet šodien laivā, kamēr mēs filmējam, es pats sapratu to, ka es viņu arī metīšu. Un tā būs problēma, kas nozīmē to, ka tam būs jāsāk meklēt risinājumus. Un man liekas, tas būs kaut kas, kas izkāps ārā. Tas īsti nav pārsteigums, bet vienkārši tas tāds mans pareģējums. Un ceturtā lieta, ko es gribēju aprunāties, ir hot takes par nākamo gadu. Tas ir kaut kas, kas varbūt jums ir tā kā absolūts jūsu domas, absolūti jūsu ideja, tas varbūt nebalstīts uz neko, bet jums ir čutani, ka tā notiks. Mm-hmm. Iespējams, kaut kas, par ko jūs vispār nerunājat. Jā, man šķiet, ka 3 gadu laikā, nākamo 3 gadu laikā Pierīgas galda hokejs būs krūtāks nekā tas, kas notiek pašlaik Rīgā. Tātad 3 gadu laikā Pierīga šeit, Rīga, kur šeit. Tātad, tas ir tas, ko es domāju. Tātad visi talanti būs nevis Rīgā, bet ārpus tās. Jā, Pierīga. Okay. Exactly, Pierīga. Okay. Good luck. Jā, es domāju, un nevarēju izdomāt, bet tad es iedomājos U13 pasaules čempionātu šogad. Mm-hmm. Pabraukājām šogad bijām Slovenijā, Norvēģijā, kas interesanti. Katrā valstī ir pa vienam U13 spilgtam spēlētājiem. Norvēģiem ir viens, lietuviešiem ir viens, latviešiem ir viens, slovēņiem ir viens. Tā kā Lietuvai tu teici, jā? Lietuvai arī ir. Jā, mazās plēkas, jā. Jā, es domāju, 3 gadu laikā, cik tas U13? Jā, 3-4 gadu laikā, es domāju, tur varētu būt jauni spēlētāji, kas sāks noteikti, es nezinu, sāks noteikti toni U13. Jā, ne tikai U13, bet arī Openam. Ja tu esi līderis U13 un ja veiksmīgi tu pārnāc uz lielāku, uz Open, uz junioriem uz Open, jā, tas ir potenciāls, nevar sagaidīt. Okay. Tur mēs zinām, kāpēc arī tu nevar sagaidīt, bet tas ir kaut kas, kas ir absolūti 100% taisnība, kurš to piekrīt. Mans hot takes uz nākamo gadu, 2025. gadu, ir tāds, ka nākamajā gadā amatieru sacensībās būs 2,5 līdz 3 reizes vairāk spēlētāju kā līdz šim. Okay. Ļoti labs. Ļoti labs. Tas ir mans hot takes. Tas ir, man šķiet, ka galda hokejs 2025. gadā uzsprāgs un būs ļoti daudz spēlētāju, kas gribēs nākt un spēlēt un attīstīties, un pēc tam arī spēlēt lielajos turnīros. Man šķiet, ka tagadējais amatieru top 6 ir labāks nekā tagadējais Latvijas kausa bottom 6. Tas ir tas, ko es domāju. Cool! Mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad mēs padalīsimies ar saviem noslēpumiem, ko mēs gribēsim katrs atstrādāt nākamajā gadā, pie kā mēs gribēsim piestrādāt, lai jums ir mazliet interesanti un jūs zināt, ko mums sagaidīt. Es varu nojaust, ko Rainers trenēs. Tas nav nekas jauns. Tieši tā. Ejam pie galda. Man ir 2 lietas, ko es absolūti gribu atstrādāt uz nākamo sezonu. Otrā būs tāda mazāk svarīga, bet pirmā ir tieši Džonis. Jo jūs esat redzējuši sēriju, kā mani, tā teikt, valdēja ārā Patriks Petrs Slovenijā. Tad, jā, principā, ja tu neturi, tiklīdz tu neturi pie Džoņa visas 3 figūras, piemēram, tu neturi šito figūriņu, viss tad caur cauri izgājiens piespēle, ok. Bet es gribu atstrādāt pie rezultāta 0-0 vai 1-1 pirmajā spēles pusē, izmest 1 vai 2 Džoņus, jo Džonis ir reāli viens no visefektīvākajiem metieniem, kas ir manā uzskatā jau tagad, kas ir pa vārtu kasti. Un šajā gadījumā, ja pret 2 krūtiem spēlētājiem ir kaut kādi 8 līdz 10 sitieni pa vārtu rāmi, un ja šitais ir viens no metieniem, ko tu vari izpildīt spēles laikā, kas sastāv apmēram 10% no metieniem, baigi forši krūti. Otrā lieta,
ko es vispār īstenībā ļoti daudz grupās sametu. Arī playoffos ir pamanīts, kad es eju augšā, apstājas pastos un tad čik. Šis metiens, Kārli, tu zini. Tas ir baigi foršais. Bet cilvēks zina, kā viņš aizteicis beigās jau ciet, zina, kā viņš vienu ielaidīs, ja, un tagad uz izgājienu, un met izgājienu iekšā. Tas ir principā no manas puses viss, ko es gribēju parādīt. Mana nākamā gada vēlme ir sekojoša. Es gribu iemācīties absolūti dominēt no labās puses, jo mans stilistika ir, kā jau kungi minējuši, diezgan novecojusi, bet es vēlos atstrādāt gan metienu no augšas apkārt, gan diezgan stulbu var šķist, bet reāli atstrādāt pa taisno metienu no dažādiem lietām, no šejienes, iet apkārt. Un tādā pašā laikā, protams, arī kaut kas labais uzbrucēju metiens, manuprāt, man ir diezgan labs, bet man viņu vajag atstrādāt līdz besim tā, kad, ja gadījumā pie manis nonāk pie labā ripa, cilvēki īsti vienkārši nezinu, ko darīt. Un man tikko bija viens čemps, kurā es ļoti saspringu tieši uz labo un mēģināju fokusēties visus savus spēkus tieši uz labo metienu. Tas ļoti labi izdevās. Un bija vēl viens čemps, kurā, es tagad neatceros, šīs sezonas sākumā, viens no pirmajiem čempioniem, ja ne pat pirmais čemps, kurā es speciāli gandrīz visus metienus metu no labā pa taisno. Un es apmēram 30% no visiem goliem iemetu no labā pa taisno. Un tur bija dažādi, bija gan tādi, kas gāja pa taisno, gan kas gāja apkārt. Un tas ir tīri tikai tā iemesla dēļ, kad es mācīju jauniem spēlētājiem, un es vienmēr sāku ar vienkārši metienu pa taisno. Un es izdomāju to, ka es gribu apstīties, cik reāli var augstā līmenī iemest no labā pa taisno. Es knapi netiku augstākajā, bet bija tīri solīdi, un man īstenībā prieks to, ka pat tik vienkārši metiens var rezultāts atnest. Mums ir šī gada pēdējā sērija, vai pareizāk jaunā gada pirmā sērija, jo mēs viņu patiešām rakstam arī jaunajā gadā, jo mēs iepriekšējā versiju iefilmējām un sapratām to, ka tā ir absolūti miskast, un mēs nevēlamies, lai viens to redz. Tad mums ir New Year special, un mums ir, Džek, kur sērija? 4. Precīzi. Teorētiski 5, bet mēs sakam, ka 4. Līdz ar to, tā kā mēs esam nonākuši jau 2. gadā, kopš mēs filmējam šo podcastu, es izdomāju, par ko vēl Džek nezinu, kādam no jums uzdāvināt galdu ar mūsu autogrāfiem. Okay. Džeki, lūdzu izvēlēties kādu foršu vietu, kur jūs vēlaties parakstīties, un mums kāds būs, kurš vinnēs no mūsu skatītājiem galdu hokeja galdu. Tā, es parakstīšu uz šī. Pie Džonīša. Tā. Mieko. Mans mīļākais spēlētājs labais. Diemžēl Jānis šodien nebija pie mums uzfilmēt epizodu. Mēs mēģināsim viņu dabūt kā 4. cilvēku, bet man jāparaksta savus stūrītus. Nu, manējais ir kreisais. Par to, kā jūs varat vinnēt, drīz sekos informācija, visticamāk, gan šeit, gan arī citos platformās. Tāpēc piesakojam, viens no obligātajām lietām, kas būs jāizdara, ir jāpiesako. Šis nav jauns galds, šis ir lietots galds, bet ļoti labā stāvoklī. Un es ceru to, ka vinnēs kāds, kurš būs bez galda. Un izloze zina to, ka notiks visticamāk, kad 1. februārī. Vēl nemāk apsolīt. Bet cīkāk informācija sekos. Paldies jums, ka jūs skatījāties. Šīs dienas vārds ir Mikiņ, šoreiz tavs. Hopsā! Hopsā! Tie, kas tikuši līdz šeit, rakstam hopsā. Paldies jums un tiekamies nākamā reizē. Čau! Čau!